Šodien mēs sāksim konferenci ar pētniecības tēmu. Jo gandrīz katram Rīgas iedzīvotājiem ir skaidrs, ka šie rajoni ir pilni ar problēmām. Taču, lai mēs varētu noteikt turpmākos attīstības soļus, ir nepieciešami nopietni pētījumi. Lai beigās mēs varētu atbildēt uz fundamentālu jautājumu, ko darīt, kādai jābūt Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu perspektīvai. Šī ir tiešām vēsturiski pirmā reize, kad ir sanākuši kopā dažādi jomu profesionāļi par to runāt, taču pirms mēs uzsākam šo te, manuprāt, ļoti interesanto pētniecības sesiju, es gribētu kopā ar jums ļoti daudziem atcerēties un pieminēt mūsu kolēģus, kas jau pirms daudziem gadiem ir strādājuši ar šo tēmu. Gunārs Melbergs, Jānis Rubīns, Evalds Fogelis, Ināra Marana, Modrīte Lūse noteikti būtu aktīvi šādas konferences dalībnieki, diskutētāji un turpmāko stratēģiju izstrādātāji. Un balstoties uz viņu darbiem, mēs varam šodien turpināt šo tēmu. Mūsu pētniecības sadaļā, kā jūs redzat pēc programmas, ir 5 dažādu jomu, dažādu speciālistu referāti, un mēs nolēmām uzsākt šī dienas tēmu ar Agneses Sofijas Kusmanes referātu, kas vairāk vērsta uz šo te uzstādījumu, kāds ir bijis padomju laikā, kā ir ritējusi šī dzīve. Tātad referāts ikdienas dzīve jaunajos dzīvojamos rajonos Rīgā. Pilsētvides dizains 1954–1985. Un piesakot Agnesi Sofiju Kusmani, pirmam referātam man jāatzīmē, ka viņas iepriekšējā izglītība, pieredze ir ļoti daudzveidīga, kompleksa, tad ļoti piemērota šīs tēmas pētniecībai. Agnese Sofija ir gan mākslas maģistre, gan ainavu arhitektūras maģistre, un šobrīd izstrādā par šo tēmu doktordarbu. Lūdzu. Man droši vien nāksies runāt angļu valodā, jo man prezentācija ir angļu valodā. Arī doktordarbs būs angļu valodā. Tā kā ceru, ka maniem latviešu kolēģiem nebūs iebildumi tiem, kam nepieciešams tulkojums, ir pieejams sinhronais tulkojums, paņemiet iekārtas un cerams jums tiks iztulkots, jo es runāšu pietiekami lēni. Un es runāšu tātad par mikrorajonu dzīvi. Jāatzīst gan, ka es nerunāšu par to, kāda bija šī ikdienas dzīve padomju laikos, es drīzāk koncentrēšos drīzāk runāšu par to, ko ikdienas dzīve sniedza šo mikrorajonu iedzīvotājiem šajā laika posmā, un šis pētījums ir daļa no mana doktora darba. Tādēļ gribētu lūgt jūs necitēt manas prezentācijas materiālu, jo doktora darbs pagaidām ir izstrādes fāzē, un, protams, ka kaut kādas atsevišķas kļūdas, jeb pilnveidojums lietas varētu parādīties šajā prezentācijā, tāpēc lūdzu necitēt. Ja mēs runājam tātad par šo te jomu, tad principā tātad runa ir par vides psiholoģiju un estētisko principu attīstību. Es izvēlējos tieši šos aspektus tādēļ, ka tie ir ļoti būtiski telpas estētisko īpašību novērtēšanā. Es tāpat tās arī izmantoju dažādas socioloģijas teorijas, un kas attiecās uz estētisko aspektu attīstības principiem, tad es šīs teorijas varbūt necitēšu, tāpēc, ka uz tām atsauksies citi. Ja mēs runājam par vides psiholoģiju un attīstības estētiku, tad būtībā runa ir par to, kā ir attīstījusies mūsu gaume, kas attīstījusies vairāk gadsimtu gaitā. Un, protams, ka tam ir cieši sakars ar Darvina idejām. Es to mīnu tikai tādēļ, lai jūs
spētu tātad savstarpēji sasaistīt šīs te dažādās teorijas, ko es pieminēju. Ja mēs runājam par manu doktora darba tēmām, tad es apskatu šādas tēmas, tātad vai mikrorajoniem Rīgā ir kaut kādas īpašas estētiskas vērtības, jeb īpašības aspekti, jo parasti tātad pētījumos tiek kritizēta modernā arhitektūra, tās pieļautās kļūdas un tas, ka tās no estētiskā viedokļa tiek iedalīts vienā kategorijā. Nu, un ja šīm teritorijām piemīt kādas specifiskas īpašības, jautājums ir par to, kā tas ietekmē to iedzīvotāju ikdienas dzīvi, ikdienas dzīves iespējas. Nu, un savu doktora darbu izstrādes ietvaros es apskatīju 4 piemērus – Āgenskalna, Priedze, Ķengraks 1, Zolitūde un Lielirbas ielas rajonu, bet par visiem šīm vietām varbūt nestāstīšu šodien, ja kādam interesē papildus uzzināt, kas tur notiek, tad es varu privāti paskaidrot. Nu, un tagad ķersimies klāt teorētiskajai daļai. Tātad šī gan prezentācijas, gan doktora teorētiskā daļa, un pie šīs slaida es ķeršos droši vien ilgāk, ka šeit ir izskaidrot tie pamat pieņēmumi, teiksim, jeb hipotēzes, kas izvirs uz savā doktora darbā. Kas attiecās uz attīstības estētiku, jeb estētisko aspektu attīstību, no ar to mēs aprakstam dažādas lietas, piemēram, dizaina objektus, mākslas objektus, bet tā skaitā arī dažādu veidu apbūvi un vides elementus. Nu, un viena no apakšteorijām, jeb teorētiskajiem apakšnovirzieniem attīstības estētikā un vides psiholoģijā apgalvo, ka mēs cilvēki, mums patīk gan dabiskā telpa, gan arī mākslīgā telpa, tātad, kas sevi ietver gan šo te slēpni, paver skatu. Ja mēs runājam par skatu, tātad tā ir būtībā iespēja ieskatīties šajā ainavā, un savukārt slēpnis ļauj mums paslēpties attiecīgajā ainavā. Un šie te skati var būt tieši, slēpņi var būt primāri, un tāpat tās arī skati un slēpņi, es atvainojos, skati var būt liekti, vai taisni, un slēpņi var būt arī sekundāri. Nu, tā atšķirība būtībā ir tajā, ka skats jums ļauj ieskatīties šajā te ainavā, un savukārt, ja tātad šis te skats ir liekts, tas tiek saukts par sekundāru skatu. Ja mēs runājam par attīstības estētiku un vides psiholoģiju, tās ir jomas, kas apskata 4 telpas veidus, tātad atklātas ainavas, tāpat tās arī apbūvētas ainavas un ainavas, tātad, kurās dominē viens skatu šķērsojošs objekts, ir bloķētās skatu asis. Nu, ja mēs runājam par atklātām ainavām, tajās ir iespēja tātad tieši redzēt dažādas objektus, tātad bloķēts skatu asis ļauj mums saskatīt tikai priekšā, ja priekšplānā esošos objektos. Nu, un sekundārais skats un sekundārais slēpnis, tātad ir tas, ko mēs varam mazāk redzēt. Tagad man jāpaskaidro šīs te zvaigznes, kas ir izmantotas attēlos. Šeit jūs redzat atklātas, neapbūvētas ainavas, ir bez zvaigznēm, un cilvēki, kas nepiedēļ pie profesionāļiem, tātad šo te rajonu iedzīvotāji, parastie cilvēki, bieži tātad šo te ainavu redz šādā veidā, daļai apbūvēta ainavu redz šādā veidā, savukārt blīvāk apbūvētas teritorijas tiek apzīmēts ar vienu zvaigzni,
iekļauts telpas tiek apzīmēts ar vienu zvaigzni, jo cilvēkiem patīk, tātad šī telpa, taču tāpat laikā tā ir, teiksim, knapi, paciešama, ja tā var teikt. Kas attiecās uz plašu strukturētu telpu. And these are also the scenes that, according to evolutionary aesthetics, atbilstoši attīstības estētikas pamatnostādnēm, šīs plašās strukturētās telpas ir vispiemērotākās ikdienas dzīvē, jo mūsu uzmanība, mūsu emocionālie resursi var tikt atjaunoti šādos apstākļos. Cilvēkiem labāk patīk šāda telpa, uzturēšanās viedokļu, dzīvošanas viedokļu, un cilvēki tur pulcējās tātad šādā telpā un veikts savus ikdienas darbības. Tagad es jūs vēl mazliet pamocīšu ar šiem parametriem. Tādēļ, ka ik viens var spēj iedomāties to, ka plaša strukturēta telpa tiek minimizēta mazā, tādā kā vides kastītē iesprostot ir ļoti nērta. Tieši tāpēc attīstības estētika un vides psiholoģija, tās speciālisti strādā ar pieņēmumiem, kas ir aizgūti no dabas zinātnēm, un tie ir veikuši pētījumus. Un pētījumi parāda to, ka tiek nodefinēts, cik plaša ir nedefinēta, šī lielā nedefinētā telpa. Un ar lielumu tiek iegūt šādi apjomi, kāds ir platums, kāds ir augstums un kāds ir garums. Tas pats ir attiecināms uz plašām strukturētām telpām, iekļautām telpām, kā arī bloķētajām skatu asīm. Mistērija ir tāds termins, kas izklausās ezotēriski, taču tas apzīmē sekundāro slēpni un sekundāro skatu. Un tas nozīmē, ka, ja šis ir liektais skats, tad tas kļūst mistērisks. Un to novērtē ar papildu novērtējumu punktiem. Tas tādēļ, ka, ja pastāv kāds potenciāls šajā skatā, pieņemsim, aizejot aiz stūra, mēs iegūstam vairāk informācijas par to, ko mēs pašlaik nevaram saredzēt stāvot dotajā punktā. Tāpēc skatam tiek piešķirti papildu punkti. Es esmu apkopojusi šo tabulu, ko redzat attēlā. Esmu to apkopojis no dažādiem rakstiem, ko esmu lasījusi, no zinātniskās literatūras, piemēram, no Stens un Hartwig un tā tālāk. Šī tabula vēl nav publicēta, jo tāpēc, ka tā ir nepieciešams, to ir vēl nepieciešams apstiprināt un pabeigt. Tieši tāpēc tā arī ir man disertācijas darba temats. Taču jāsaka, ka šī tabula darbojās. Jāpiemina arī tas, ka runājot par modernajām dzīvošanas telpām abūs rajoniem, šos divus rādītājus mēs sastopam visbiežāk, un ja runājam par iekļautām telpām un bloķētajām skatu asīm, tās pastāv daudz mazākā apjomā un mērogā. Iespējams ir jākoncentrējas tieši uz šiem te diviem pēdējiem rādītājiem, proti bloķētajām skatu asīm un iekļautajām telpām. Yes. So what I am doing, what kind of method Ar ko es nodarbojos? Pirmkārt par metodi. Es pielietoju Agenskalna priežu izpēc gadījumā. Mana metode ir tāda, es izvēlos vienu teritoriju, izvēlos vienu izeju no gaiteņa, un es zīmēju iedomātu līniju virzienā uz autobusa pieturu. Un es šo te attālumu sadalu 5 vienādos gabaliņos. Katrā punktā es uzņemu fotoattēlu
Un izvirzu apgalvojumu, ka tas skata lauks ir 120 grādi. Un tad es analizēju fotostēlus, protams, izmantoju arī Google Maps rīku, lai tas palīdzētu man darbā. Un tas man palīdz tādā ziņā, ka es spēju noteikt, vai pastāv kādas atšķirības. Bet jau no pirmā skata, visticamāk, jūs jau spēsiet pamanīt to, ka pastāv būtiskas atšķirības telpas estētikā starp Agenskalna priedēm un starp Solitūdi. Principā katra gadījuma izpēte pārstāv kādu citu gadu desmitu, 50., 60. un 70. pagājušā gadsimta gadus. Tagad vēlos pievērsties vienam konkrētam piemēram, atteiktu tuvinājumā, palūkoties uz to, kā es strādāju, ko es piemēroju un kā es aprēķinu, kā es arī izvērtēju attiecīgos skatus un dažādus to paveidus. Kā jau sacīju, es uzzīmēju šo līniju, tad es parastajos attālumos nodalu 5 punktus. Ja kāds vēlas zinātu papildu fonu zināšanas, tad vēlos pasakīt to, ka es lieku lietā dažādus plānus, jo tāpēc, ka, kā mēs zinām, lielākā daļa plānu atskaitot Agenskalna priedes ir izgājuši cauri vairākam plānošanas stadijām. Te ir tikuši plānot un pārplānot, un gadu 10 laikā tie ir mainījušies. Tāpēc šeit ir arī tāds neliels vēsturisks aspekts manā darbā. Šeit, kā jau sacīju, Agenskalna priedēm bija tikai viena plānojuma versija. Es vismaz savā darba gaitā neesmu sastapusies ar citiem plānojumiem. Šeit ir ieeja, un šeit ir autobusa pietura. Dotajā brīdī es atrodos šeit, šajā te dzeltenajā punktā. Un šis dzeltenais punkts atbilst attēlam, ko redzat pa labi. Skatu gabaliņi sadalīt pa 50 metriem. Un to platums ir 50, garums 70 metri un augstums ir 16 metri. Un jau šeit es varu saprast, ka runa ir par plašo struktūrēto kategoriju, telpas kategoriju. Tālāk man ir nepieciešams izvērtēt, kādi ir skati un slēpņi šai ainavai, tā kā šis ir liektais skats, tad varam runāt par zinām mistēriju, un es aprēķinu arī sekundāros slēpņus, kas ir tie punkti kaut kur attālumā. Es saskaitu tos kopumā 6, tad attiecīgi pievienoju zinām punktu skaitu. Rezultātā veicu vienkāršu aprēķinu un konstatēju, ka konkrētajā ainavā skatā, kurā atrodos, es iegūstu 19 no 21 iespējamā punkta. Ja saskaitu kopumā visas ugunsdzēsības depo, tad es iegūstu aptuveni 83 no visiem kopējiem, no visu kopējā punktu skaita. Un tas nozīmē to, ka cilvēkiem, kas dzīvo savu ikdienišķo dzīvi, liekot lietā nelielas izmaiņas ainavā, lai ieviešot nelielas izmaiņas ainavā, būtu iespējams veikt būtisku tādu uzlabojumu. Tieši to pašu es veicu arī ar Solitūdas gadījumu izpēti, taču Solitūda iegūta tikai 12 no 105 punktiem, un tas nozīmē to, ka, ja mēs vēlamies, lai cilvēki šīs telpas izmantot savā ikdienā, ir nepieciešams būtisks izmaiņas. 2 vēl punkti attiecībā uz ierobežojumiem. Pirmkārt, ir jārunā par vides determinismu, un otrs ierobežojums ir tāds, ka šī analīze
Analīze nepiedāvā ieskatu tajā, kā šīs zonas tiek izmantotas, un tam arī varētu būt būtiski ietekmi uz ikdienas dzīvi. Šeit es arī savu priekšlasījumu beigšu. Paldies par uzmanību!